Eiropās mobilitātes reģistrēšana un apliecinājuma saņemšana. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā Eiropās mobilitāšu datubāzē izveidot kontu, reģistrēt mobilitātes un saņemt apliecinājumus. Interneta pārlūkā ierakstiet ekrānā redzamo mājaslapas saiti. Konta izveidošana. Vispirms noklikšķiniet reģistrēties, lai izveidotu savu kontu. Norādiet iestādes nosaukumu un e-pastu. Tālākās instrukcijas tiks automātiski nosūtītas uz e-pastu. Sekojiet tām, lai pabeigtu konta izveidi. Atverot e-pastā norādīto saiti, noklikšķiniet uz parādīt kodu vienu reizi. Tad jums parādīs paroli. To piefiksējiet. Tālāk jums ir divas iespējas – norādīt savus pamatdatus vai doties tālāk. Ja dosieties tālāk, tad pamatdatus varēs arī norādīt vēlāk. Tā kā pamatdatus tāpat vajadzēs aizpildīt, dosimies uz tiem. Pamatdatu aizpildīšana. Noklikšķiniet uz norādiet savus pamatdatus vai no sākuma lapas atveriet sadaļu Es vēlos pārskatīt savus pamatdatus. Norādiet nosūtošās iestādes nosaukumu, uzrunu, vārdu un uzvārdu, amatu, ielu, pasta indeksu, pilsētu, tālruni, e-pasta adresi un iestādes veidu. Tad informāciju saglabājiet. Pievienot parakstu un vai iestādes zīmogu. Lai izsniegtu mobilitātes apliecinājumu, tam būs nepieciešams paraksts. Lai pievienotu savam kontam parakstu, kas parādīsies mobilitātes veidlapās, no sākuma lapas atveriet sadaļu ievietot savu parakstu un vai iestādes zīmogu. Tad izvēlieties Choose File un savā datorā atrodiet attēla failu ar parakstu un pievienojiet to. Noklikšķiniet augšu pielādēt attēla datni. Ar pēli atzīmējiet paraksta lauku un dodieties uz nākamo sadaļu, kur būs piedāvāti dažādi paraksta varianti. Izvēlieties vienu. Visbeidzot, noklikšķiniet izvēlieties šo parakstu un aktivizējiet to. Līdz šim ievadītā informācija jūsu kontā saglabāsies un pievienojot citas mobilitātes, to vairs atkārtoti ievadīt nebūs nepieciešams. Mobilitātes projekta pieteikšana. Lai sāktu darbu pie mobilitātes apliecinājumu sagatavošanas, noklikšķiniet uz Es vēlos pieteikties Eiropās mobilitātes apliecinājuma saņemšanai. Pirms būs iespējams izsniegt mobilitātes apliecinājumus, jums jāpiekrīt mobilitātes apliecinājuma izsniegšanas procedūrai. Norādiet mobilitātes dalībnieku skaitu. Izvēlieties mobilitātes sākuma un beigu datumu. Ceļošanas dienas nav jānorāda. Pie izsniedzēja iestādes norādiet vienīgo, kas ir Akadēmiskās informācijas centrs. Šī sadaļa attiecas uz mobilitātes dokumenta numura izsniegšanu. Pašu dokumentu izsniedz nosūtošā organizācija. Pie izsniedzēja iestādes arī ir iespējams izvēlēties Eiropās Try Out. Izvēlieties šo, ja pirms dokumentu sagatavošanas vēlaties pārbaudīt, kā sistēma strādā. Jums nebūs jāgaida apstiprinājums un uzreiz varēsiet sagatavot testa mobilitātes. Informācija tiks automātiski dzēsta pēc 24 stundām. Norādiet procedūru, kas atbilst jūsu mobilitātei. Izvēlieties A procedūra, ja mobilitāte veido daļu no mācību programmas, piemēram, Erasmus+, Nord+ vai kāda cita. Izvēlieties B procedūra, ja mobilitāte neveido daļu no mācību programmas. Izvēlieties C procedūra, ja mobilitāte attiecas uz atsevišķām personām bez nosūtošās iestādes. Tad izvēlieties programmas veidu un ievadiet projekta numuru vai aprakstiet projektu. Pēc pieteikuma aizpildīšanas gaidiet, kad to apstiprinās Nacionālais Eiropās centrs. Tam nevajadzētu aizņemt vairāk par 24 stundām. Apstiprinājumu saņemsiet e-pastā. Šo procesu būs jāatkārto, lai saņemtu mobilitātes apliecinājumus katram nākamajam mobilitātes projektam.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas ieejiet savā kontā un noklikšķiniet "Es vēlos rediģēt pašreizējos Eiropās dokumentus". Ņemiet vērā, ka tādā valodā, kādā atvērsiet lapu, tādā tiks sagatavots mobilitātes dokuments. Ja nepieciešams dokumentu sagatavot angļu valodā, izvēlieties angļu valodu lapas augšā. Piemēram, varat izmantot lapas latviešu versiju. Informāciju par mobilitātēm ievadot angliski, un pirms dokumenta izsniegšanas varat nomainīt lapas valodu uz angļu, ja dokuments nepieciešams angļu valodā. Izvēlieties mobilitāti un noklikšķiniet uz Eiropās mobilitātes numura. Šīs sadaļas saturs veido mobilitātes dokumentus, tāpēc būtiski norādīt visu nepieciešamo informāciju par mobilitātes dalībnieku, uzņemošo iestādi, projektu un mācīšanās rezultātiem. Augšpusē varat mainīt sadaļas. Personas dati. Pirmā atvērsies personas datu sadaļa. Tajā norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, adresi, dzimšanas datumu, pilsonību un e-pasta adresi. Uzņemošā iestāde. Tālāk noklikšķiniet uz uzņemošā iestāde un norādiet uzņemošās iestādes nosaukumu, tipu un adresi. Tad norādiet valsti, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Projekts. Tad augšpusē noklikšķiniet uz projekts un norādiet mobilitātes jomu, uzturēšanās veidu, fiziska vai virtuāla mobilitāte. Tad norādiet profesionālo jomu, kuras ietvaros notiek mobilitāte. Norādiet mobilitātes laika periodu, neskaitot ceļošanas dienas. Tad no saraksta izvēlieties uzturēšanās mērķi un norādiet mobilitātes dalībnieka statusu nosūtošajā iestādē, piemēram, profesionālās izglītības audzēknis, skolotājs un tā tālāk. Apraksta sadaļā uzskaitiet mobilitātē veiktās aktivitātes un pienākumus. Mācīšanās rezultāti. Pēc sadaļas aizpildīšanas augšpusē izvēlieties nākamo – mācīšanās rezultāti. Šajā sadaļā jānorāda, kādas zināšanas, prasmes un kompetences dalībnieks mobilitātes laikā ir apguvis. Mācīšanās rezultātus varat rakstīt brīvā tekstā vai noklikšķināt uz ESCO, kas atvērs logu, kurā varat norādīt profesiju, prasmes vai profesiju un prasmes. Tad blakus laukā ierakstiet atslēgvārdu un izvēlieties aprakstus no Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju daudzvalodu klasifikācijas ESCO. Visbeidzot, pēdējā sadaļā varat apskatīt un lejupielādēt mobilitātes apliecinājumu PDF formātā. Pēc visu sadaļu aizpildīšanas lapas augšpusē varat noklikšķināt uz atgriezties pieteikumu sarakstā un atkārtot šos soļus citiem dalībniekiem. Dalībniekiem, kas dodas mobilitātē uz tiem pašiem galamērķiem un apgūst tās pašas prasmes. Jūs varat pārkopēt informāciju no cita dalībnieka. Piemēram, izvēlieties pirmo dalībnieku, kuram visu nepieciešamo informāciju jau aizpildījāt. Atveriet sadaļu uzņemošā iestāde un lapas apakšā noklikšķiniet uz kopēt datus pārējos Eiropās dokumentos. Tas jums piedāvās iespēju izvēlēties, kuras sadaļas vēlaties pārkopēt. Ekrāna labajā pusē izvēlieties kādu no izveidotajiem projektiem, uz kuru vēlaties kopēt, un norādiet, kuriem dalībniekiem vēlaties šo informāciju pārkopēt. Visbeidzot, nospiediet Sākt kopēt. To pašu var atkārtot sadaļām projekts un mācīšanās rezultāti. Vēlamies atgādināt, ka mobilitātes apliecinājums tiks sagatavots tādā valodā, kādā izmantojat šo sistēmu. Piemēram, ja veidojat apliecinājumu angļu valodā, bet vēlaties izmantot latviešu versiju, tad varat tā darīt. Tikai beigās, pirms dokumenta saglabāšanas, būs jānomaina valoda lapas augšgalā.